Labrīt visiem! Esat laipni aicināti mūsu kārtējā webinārā, un šodien mūsu tēma ir publiskie iepirkumi. Mums bija plāns, ka mēs šodien būsim trīs, es, kolēģis Juris un kolēģis Artūrs. Diemžēl Artūrs veselības dēļ nevar piedalīties šodien seminārā, bet mēs ar Juri darīsim, ko varam, lai nosaktu visas ieplānotās tēmas. Kā jau ierasts mūsu webināros, pēc webināra jūs saņemsiet ierakstu, mūsu prezentācijas ierakstu, un kā vienmēr jautājumu atbilžu sadaļā, tad jūs varat uzdot jautājumus, kurus webināra noslēguma daļā tad arī iespēja robežās centīsimies atbildēt. Nu, lūk, un tad iesim uz priekšu. Tā pirmā tēma, par ko mēs šodien vēlējāmies parunāt, ir tātad šie topošie grozījumi publisko iepirkumu likumā, kas šobrīd tātad ir Saeimā, ir apstiprināti pirmajā lasījumā un tiek gatavot priekšlikumi otrajam lasījumam. Tātad, kas tad ir tās lietas, par kurām varbūt ir vērts domāt un ar kurām ir vērts iepazīties. Tie, kur varbūt seko šim procesam, noteikti zina, ka faktiski šī Finanšu ministrijas izveidotā darba grupa nolēma iet radikālu izmaiņu virzienā, tātad neveidot varbūt tādas kosmētiskas izmaiņas regulējumā, bet tiešām diezgan būtiski mainīt šo regulējumu. Un viena no tām būtiskajām lietām, par kuru ir arī ļoti karstas diskusijas joprojām Saeimā, un ir grūti varbūt prognozēt, kāds tad būs tas gala rezultāts, bet tātad ir šis priekšlikums tāds, ka iepirkuma procedūras tātad piemēros tikai tad, ja ir sasniegts šīs robežvērtības, kas ir tātad faktiski šīs Eiropas Savienības noteiktās robežvērtības, kas tiek atspoguļotas arī ministra kabineta noteikumos. Un ir priekšlikums dzēst tā saukto mazo iepirkumu regulējumu, kas šobrīd ir publisko iepirkumu likuma 9. pantā. Un savukārt attiecībā uz šiem zemesliekšņu iepirkumiem vairāk iet šo ceļu, kad kontrole ir nevis, teiksim, pirms šī iepirkuma vai iepirkuma laikā, bet tikai pēc. Un tā ideja ir tāda, ka faktiski attiecībā uz šiem zemesliekšņu iepirkumiem pretendenti, kuri ir iesnieguši piedāvājumu, varēs vērsties tiesā, Amnestija Rejona tiesā, ja šāds pretendents uzskata, ka tā tiesības ir aizskartas. Un tas, protams, rada daudz jautājumu. Pirmkārt, attiecībā uz šo iepirkumu norises procesu, sagatavošanas procesu, jo šobrīd priekšlikumus nav nekāda faktiska regulējuma par to, kā tad šos procesus būtu jāorganizē. Ir faktiski tikai prasība pasūtītājiem vispirms tātad publicēt šos iepirkumu plānus, tā skaitā arī uz šiem zemesliekšņu iepirkumiem, un publicēt informāciju par noslēgtajiem līgumiem, bet kā tieši veidot šos iepirkumus attiecībā uz šo noteikumu nav, un līdz ar to, protams, rodas jautājums, ja par šiem zemesliekšņu iepirkumiem pretendenti varēs vērsties tiesā, tad tieši kādas prasības nosacījumus šie pretendenti varēs apstrīdēt un kādos gadījumos. Un tas, protams, rada lielu nenoteiktību. Atceramies, ka mums ir šis Senāta 21. gada spriedums, kas tika pieņemts attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumiem, zemesliekšņu iepirkumiem, kur Senāts faktiski norādīja, ka šiem zemesliekšņu iepirkumiem nav kā specifiska regulējuma sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumā, jo iepirkuma uzraudzības biroja izstrādātās vadlīnijas ir tikai vadlīnijas, tas nav normatīvais akts, un tātad nevar būt pamats, lai konstatētu privātu personu tiesību aizskārumu.
Bet tas, ko senāts norādīja attiecībā uz šiem zemesliekšņu iepirkumiem, ka arī šajos iepirkumos ir faktiski jāievēro šie pamata principi, kas ir vienlīdzības princips, nediskriminācijas princips, pārskatāmības princips, preču pakalpojumu brīvas kustības princips, kā arī patvaļas aizliegums. Līdz ar to faktiski, ja tie priekšlikumi tiktu akceptēti tajā redakcijā, kāda tie ir iesniegti no Finanšu ministrijas puses, tad no vienas puses pasūtītājiem būtu ļoti liela rīcības brīvība lemt to, kā organizēt šos zemesliekšņa iepirkumus. No otras puses, savukārt, protams, pasūtītājiem būtu arī diezgan liels risks, kā tiesas tālāk šos principus piemērot un traktētu to, kā pasūtītāji šos iepirkumus ir organizējuši. Otra lieta ir pagaidām tas priekšlikums pārēdz, ka ar pieteikumu tiesā var vērsties tie pretendenti, kas ir iesnieguši piedāvājumu konkrētajā iepirkumā. Bet pie tā esošā regulējuma nav skaidrs, kādas ir prasības attiecībā uz šo iepirkumu izsludināšanu. Un līdz ar to ir jautājums, kā pretendenti uzzinās par to, ka vispār šādi iepirkumi ir, un kas notiek tad, ja, teiksim, šis iepirkums zemesliekšņa ir bijis, bet tas nav publiski bijis kaut kādā veidā izsludināts, un šis piegādātājs vispār nav zinājis par to, ka tāds iepirkums ir bijis, un uzzina to tikai tad, kad ir publicēta informācija par noslēgto līgumu. Un visbeidzot, tas, kā tas šobrīd ir paredzēts, ir, ka faktiski nav nekāds slieksnis šiem zemesliekšņu iepirkumiem, no kura pretendentiem būtu tiesības vērsties administratīvajā rajona tiesā. Līdz ar to teorētiski pastāv risks, ka, ja tiktu pieņemts šis regulējums, tad par katru vismazāko iepirkumu pretendentiem būtu tiesības vērsties tiesās, kas var, radīt milzīgu slogu tiesām. Redzēsim, kāds būs tas gala rezultāts, jo šobrīd Saeimā ir vairāki priekšlikumi no deputātiem, no uzņēmēju organizācijām. Viens no priekšlikumiem ir noteikts, ka ar pieteikumu tiesā varēs vērsties tikai tad, ja līguma cena attiecībā uz precēm un pakalpojumiem ir vismaz 10 000, savukārt būvdarbiem 20 000. Tāpat arī ir iesniegti priekšlikumi, kas tomēr iedod kaut kādu rāmi, kā šos zemesliekšņu iepirkums būtu jāorganizē, ka, piemēram, ir jābūt publiski pieejamai informācijai par to, kādas tad ir tehniskās specifikācijas, kāda ir vērtēšanas kritēriji, un ka šis piedāvājums sagatavošanas termiņš šajos zemesliekšņu iepirkumos tātad ir vismaz 10 dienas. Tomēr, kā es teicu, šeit šis mūsu ieskatā ir tāds kritisks aspekts, un no vienas puses, teiksim, šo zemesliekšņu iepirkumu tāda liberalizācija ir laba lieta, bet vienlaikus tomēr mums šķiet, ka tas Finanšu ministrijas priekšlikums līdz galam nav pārdomāts un drīzāk varbūt varētu radīt tādu lielāku haosu un ietekmēt šo iepirkumu efektivitāti negatīvi, pat salīdzinot ar to, kā tas ir šobrīd. Un tad attiecībā uz virssliekšņa iepirkumiem noteikti ir vairākas izmaiņas vai priekšlikumi, kas mūsu ieskatā ir ļoti labas un pozitīvi vērtējums, un tad varbūt arī pāris lietas, par kurām mums šķiet ir vērts turpināt diskusijas, un arī mēs no savas puses ar Tirdzniecības Rūpniecības kameras starpniecību esam snieguši priekšlikums. Un tad varbūt par tām pozitīvajām lietām, tad tas, kā ir paredzēts, ka faktiski šo izslēgšanas nosacījumu katalogs lielā mērā varētu palikt līdzīgs, kā tas ir šobrīd, ar noteiktām izmaiņām, par kurām drusciņi parunāsim vēlāk,
bet tā būtiskākā izmaiņa ir tāda, ka no šī visa garā izslēgšanas nosacījuma kataloga faktiski tikai 2 būtu obligāti, savukārt attiecībā uz pārējiem katrs pasūtītājs pats varētu izlemt, vai konkrētajā iepirkumā iekļaut šos izslēgšanas nosacījumus vai nē. Un tātad šie 2 obligātie izslēgšanas nosacījumi būtu šie noziedzīgie nodarījumi un nodokļu saistības. Savukārt pārējie tad būtu faktiski fakultatīvi izslēgšanas nosacījumi. Tad attiecībā uz pašu izslēgšanas nosacījumu saturu izmaiņas ir paredzētas attiecībā uz konkurences tiesību pārkāpumu, tātad šīm aizliegtajām vienošanām, kā mēs zinām, tad šobrīd mums likumā ir tāds, manā ieskatā savdabīgs un Eiropas Savienības direktīvai neatbilstošs regulējums, kas noteiktos gadījumos var radīt situāciju, ka par vienu un to pašu konkurences tiesību pārkāpumu tiek piemērot izslēgšanu uz 6 gadiem, tad 3+3. To tad ir ar šiem priekšlikumiem paredzēts novērst. Un faktiski vienkāršot šo izslēgšanas nosacījumu, pasakot, ka tātad šis 3 gadu izslēgšanas nosacījums varētu attiekties uz gadījumiem, kad ir šī aizliegtā vienošanās, un šo 3 gadu termiņu piemērot no pārkāpuma konstatēšanas, kas parasti tad būtu Latvijas kontekstā konkurences padomes lēmums, ar kuru ir konstatēts šis pārkāpums, neatkarīgi no tā, vai šis lēmums ir vai nav apstrīdēts, pārsūdzēts tiesā. Un tas ir, teiksim, tā regulējums, kas ir faktiski atbilstoši tam, kā arī Eiropas Savienības tiesa ir interpretējusi šo konkurences pārkāpumu. Otrs gadījums, kad šis pats izslēgšanas nosacījums varētu tikt piemērots, ir, ja konkrētajā iepirkumā pasūtītājs saskatītu šādas aizliegtas vienošanās pastāvēšanu un konsultēties ar konkurences padomu, faktiski iegūtu apstiprinājumu tam, ka šīs aizdomas ticami ir pamatotas. Tad attiecībā uz izslēgšanas nosacījumiem, kas ir laba ziņa, ir, ka šie izslēgšanas iemeslu nosacījumi nebūs obligāti jāattiecina uz personu ar izšķirošu ietekmi pretendentā un uz patiesiem labumu guvējiem. Un šis Finanšu ministrijas priekšlikums, kā tas ir iesniegts Saeimā, faktiski paredz, ka arī attiecībā uz apakšuzņēmējiem pasūtītājiem nebūs obligāti jāattiecina šie izslēgšanas noteikumi. Līdz ar to šo pārbaudāmu personu loks varētu arī būt ievērojami mazāks nekā tas ir šobrīd, un to mēs vērtējam ļoti pozitīvi, īpaši attiecībā uz šīm personām ar izšķirošu ietekmi, jo praksē pēc iepriekšējo grozījumu pieņemšanas publisko iepirkumu likumā attiecībā uz šiem izslēgšanas iemesliem mēs redzējām, ka ļoti daudzām Latvijas sabiedrībām, kuru dalībnieki ir ārvalstu sabiedrības, šo dokumentu saņemšana par visiem valdes padomes locekļiem bija ļoti apgrūtinoša, un ņemot vērā to, ka Latvijas tirgus ir salīdzinoši mazs, tad bieži vien pat mēs redzējām to, ka faktiski šie uzņēmumi nolēma nepiedalīties šajos iepirkumos, jo attiecībā uz šādu nelielu iepirkumu vākt šos dokumentus no Šveices vai Vācijas uzņēmumiem ir pārāk apgrūtinoši. Papildus vēl varbūt pie pozitīvām izmaiņām, kas varbūt nav tik būtiskas, bet tomēr, manuprāt, arī ir ļoti labas un apsveicams. Kā mēs zinām, mums šobrīd publisko iepirkumu likums ļauj veikt kaut kādas izmaiņas piegādātājā pašā vai piegādātāja aizstāšanu, faktiski tikai reorganizācijas gadījumā, kas arī ir faktiski neatbilstoši direktīvai, jo direktīvā šīs iespējas veikt izmaiņas attiecībā uz piegādātāju ir daudz plašākas. Un tas, kas ir paredzēts Finanšu ministrijas priekšlikumā, tātad, ka šo piegādātāju varētu aizstāt vai mainīt ne tikai reorganizācijas gadījumā, bet arī uzņēmuma pārejas gadījumā un arī maksāt nespējas gadījumā. Tātad ļaujot faktiski pasūtītājiem tādas lielākas iespējas saglābt līgumu, kas ir
īpaši svarīgi, ja tie ir ilgtermiņa līgumi, kur tirgus situācija var mainīties un dažādi apstākļi var mainīties, un tātad varētu būt lielāka šī te elastība un iespēja šos līgumus turpināt un saglabāt. Par netik pozitīvajām izmaiņām mūsu ieskatā Finanšu ministrijas iesniegtais priekšlikums attiecībā uz izslēgšanas iemeslu, kas ir saistīts ar šiem te piegādātāju pārkāpumiem, iepriekš noslēgtos iepirkuma līgumos, tad Finanšu ministrijas priekšlikums pārēd šo te izslēgšanas iemeslu saturu ievērojami paplašināt un, mūsuprāt, padarīt tādu ļoti nenoteiktu, proti šis te priekšlikums paredz, ka faktiski pretendenti varētu izslēgt no iepirkuma, ja iepriekš ir bijis šis te pārkāpums, kas ļauj pasūtītājiem vienpusēji izbeigt līgumu arī situācijās, kad pasūtītājs tādu vai citu iemeslu dēļ šo te tiesību nav izmantojis. Un līdz ar to, protams, būs jautājums, kā tad nofiksēt un kurš tad būs tas, kurš pārbaudīs, vai tiešām tas pārkāpums ir bijis tāds, kas ļauj līgumu izbeigt situācijā, kad pasūtītājs to nav darījis un tātad arī nav nekādā veidā piefiksēts šī te situācija. Un otrs, kas ir tā kā jaunums, kas ļautu šo te izslēgšanas iemeslu piemērot, ir tad, ja ir iestājies zaudējuma atlīdzināšanas vai līgumsoda samaksas pienākums. Līdz ar to šīs ir tādas, kur droši vien pasūtītājiem gatavojot iepirkumu un lemjot, vai šo kā fakultatīvu izslēgšanas iemeslu iekļaut nolikumā, būtu ļoti rūpīgi jāizdomā, vai viņi vēlas šo izslēgšanas iemeslu, un droši vien var būt situācijas, ka tas var būt aktuāli, jo praksē, protams, ka ir bijušas situācijas, kad, piemēram, ir būvnieki, kurus pasūtītājs jau labi zina, un iepriekšējā līgumā ir bijušas problēmas ar šo te izpildītāju, jo izpildītājs ir kavējis līgumu, vai tur ir bijušas citas problēmas, bet pasūtītājs ir mēģinājis to līgumu saglābt un turpināt par katru cenu, vienkārši, lai nezaudētu, piemēram, tos pašus Eiropas Savienības fondus, jo līguma izbeigšana un jauna iepirkuma izsludināšana nozīmētu neiekļaušanos termiņos un tātad šī te finansējuma zaudēšana, bet šī varbūt ir tāda iespēja, kur zinot, ka šis te pretendents ticami atkal nāks uz šo te iepirkumu, tad apdomāt un tomēr iekļaut šo te izslēgšanas iemeslu. Jā, un attiecībā uz šiem izslēgšanas iemesliem attiecībā uz personām ar izšķirošu ietekmi patiesiem labumu guvējiem, tad pasūtītājiem būs arī tiesības iekļaut šo te izslēgšanas noteikumu iemeslu pārbaudu šīm te personām, ja pasūtītājs to uzskatīs par nepieciešamu, un kas atkal ir no vienas puses negatīvi, jo tas var radīt šo te pienākumu pretendentiem šo te informāciju vākt un iesniegt. No otras puses var uz to skatīties arī pozitīvi, jo tā mana nostāja ir tāda, ka pasūtītāji, tīpaši lielie pasūtītāji, ļoti labi pārzina tirgu, kā arī ļoti labi pārzina šos te iespējamos piegādātājus, kas tirgū darbojas, un šo te piegādātāju problēmas. Un līdz ar to, ja pasūtītājs saprot, ka tā varētu būt problēma, ka tur varbūt ir veidotas struktūras, kas apakšējā posmā izstāsta ļoti labi un skaisti, bet augšā ir problemātiskas personas, tad tas būtu tas gadījums, kad pasūtītājs šo te varētu izmantot. Kas mums noved pie tā, ka ir lielāka elastība, ko es kopumā vērtēju kā ļoti, ļoti labu lietu, bet katrā ziņā tas arī nozīmē to, ka pretendentiem katru reizi tomēr būtu rūpīgi jālasa šie te nolikumi, lai saprastu, vai šis ir gadījums, kad pasūtītājs ir gājis tādu nosacīti vieglu, vienkāršu ceļu iekļaujot tikai šos te obligātos izslēgšanas iemeslus, vai tomēr šis te aktuālo izslēgšanas iemeslu katalogs ir garāks.
Vēl viena lieta, par ko arī šobrīd ir diskusijas, ir par šo te nodokļu parādu, kā izslēgšanas iemeslu. Tātad tas ir viens no šiem te 2 obligātiem izslēgšanas iemesliem. Finanšu ministrijas priekšlikums pārēdz, ka šo izslēgšanas iemeslu faktiski var novērst, samaksājot nodokļu parādu, tad, kad jau faktiski šis te, piedāvājums ir iesniegts un konkrētā pretendenta piedāvājums ir, teiksim, labākais. Un šis ir tāds diskutabls, jo, protams, no vienas puses mēs varam nonākt situācijā, kur tirgus dalībnieki apzināti nemaksā nodokļus, un šo te nodokli samaksā tikai tajā situācijā, kad viņi redz, ka viņi šo te līgumu var dabūt, viņi tātad ir uzvarējuši šo te iepirkumu, kas varbūt nav pozitīvi. No pretējā, mēs zinām praksē, ka ir bijušas šīs situācijas, kad tur ir simbolisks nodokļu parāds kaut kādā kļūdas rezultātā izveidojies, un tādēļ no šī te iepirkuma ir jāizslēdz labs gan pretendents, gan ļoti labs šī te pretendenta piedāvājums, kas savukārt nav samērīgi un faktiski tātad negatīvi ietekmē šo te konkurenci. Visbeidzot, varbūt par šiem te grozījumiem, tātad tas sākotnējais Finanšu ministrijas plāns bija tāds, ka šie te grozījumi varētu stāties spēkā jau 1. janvārī 26. gadā. Man šobrīd liekas, ka tas nebūs īstenojams, pat ja šodien veiksmīgi noslēgsies budžeta pieņemšana, tad tas atlikušais laiks decembrī ir pavisam īss, un tomēr šie te aktuālie neatrisinātie diskutablie jautājumi, to ir ļoti daudz. Tā kā es teiktu, ka ticam šis būs tomēr 26. gada jautājums, un šobrīd tātad tiek strādāts vai ir sagatavot šie priekšlikumi tikai publisko iepirkumu likumā, un tā nostāja no Finanšu ministrijas puses ir tāda, ka Finanšu ministrija vēlas sagaidīt, ka šie grozījumi tiks akceptēti 2. lasījumā, un tad, kad būs šī vienošanās par grozījumiem 2. lasījumā, tad faktiski līdzīgi grozījumi tiks gatavot attiecībā uz pārējiem likumiem, kas ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja likums, PPP likums un arī aizsardzības iepirkumu likums. Tā kā tas ir par šiem te grozījumiem, un tad varbūt pievēršoties mazliet aktuālai tiesu praksei un kontekstā arī ar tiem jautājumiem, ko mēs saņemam no saviem klientiem un ar ko sanāk ikdienā strādāt. Un viens no tādiem jautājumiem, kas tagad ir aktualizējies pēc Eiropas Savienības tiesas sprieduma, ir jautājums par to, kas tad ir tie grozījumi, kas maina līgumu vispārējo raksturu. Un tas konteksts šim ir tāds, ka, kā mēs zinām no direktīvas un no publisko iepirkumu likuma, tad būtiski grozījumi neparedzama apstākļu dēļ vai būtiski grozījumi, kas ir paredzēti jau pašā līgumā, vai šie tā sauktie de minimis grozījumi, ir atļauti tad, ja šie grozījumi nemaina līgumu vispārējo raksturu. Un slaidā jūs redzat šo te informāciju par to, kur tad ir pateikts, kas ir šis te līguma vispārējais raksturs, un kā jūs redzat, gan mūsu likumos, gan direktīvu preambulā, tā informācija ir ļoti tāda vispārīga. Skaidrs, ka tiek mainīts šis te līguma veids, tur, nezinu, no preču piegādes uz pakalpojumiem vai otrādi, bet sīkāka kritērija, kā noteikt un saprast, vai grozījumi varētu vai nevarētu mainīt šo vispārējo raksturu, nav. Un slaidā jūs arī redzat par to, kā Dānijas iepirkuma iestāde ir skaidrojusi, kas tad ir šis te vispārējā līguma rakstura maiņa, ko iepirkuma uzraudzības birojas arī ir iekļāvis savās prezentācijās. Tad tāda pēc būtības pieeja, kas saka, ka vispārējais raksturs līgumam tiek mainīts, ja faktiski
šo izmaiņu rezultātā būtu jāuzrunā pavisam cits tirgus, tātad citi tirgus dalībnieki kā potenciālie piegādātāji. Un tālāk tad šī te Eiropas Savienības tiesas lieta pavisam nesens spriedums no Zviedrijas, un tur tā situācija bija tāda, ka policija bija noslēgusi līgumu par automašīnu pārvietošanu, aizvilkšanu, kur iepirkumā atlīdzības modelis bija veidots tā, ka bija noteikts 10 kilometru rādijus, un šajā 10 kilometru rādijusā bija atlīdzības fiksētā jeb nemainīgā daļa, un savukārt tad, ja šo te mašīnu ir nepieciešams pārvietot tālāk nekā šis 10 kilometru rādijus, tad par katru nākamo kilometru bija šī te mainīgā atlīdzības daļa. Un, lai izlīdzinātu izmaksas starp dažādiem policijas iecirkņiem, līguma darbības laikā šis atlīdzības modelis tika grozīts, šis te rādijus no 10 kilometriem tika paplašināts līdz 50 kilometriem, tika palielināts fiksētās atlīdzības apmērs un samazināts savukārt šīs te mainīgās daļas apmērs. Un līdz ar to šo te iemeslu, šo te izmaiņu dēļ Zviedrijas uzraugošā iestāde piemēroja pasūtītājiem sodu par neatļautām būtiskām izmaiņām. Un policija savukārt šo lēmumu pārsūdzēja tiesā, un tas no Zviedrijas tiesas nonāca Eiropas Savienības tiesā, kurai tad bija jāvērtē, vai šādas te izmaiņas atlīdzības modelī ir tādas, kas maina līguma vispārējo raksturu. Un te ir interesanti tas, ka saskaņā ar Zviedrijas tiesas sniegto informāciju šīs te izmaiņas atlīdzības modelī nepārsniedz šos 10% robežu vai šos 143, kas bija tajā laikā tūkstošu slieksni. Līdz ar to, ka šīs te izmaiņas varēja tikt uzskatītas kā šīs te de minimis izmaiņas, kas ir principā atļautas. Bet tā tad bija jāvērtē jautājums, vai nestoties to, ka šīs te izmaiņas ir šīs te nenozīmīgās, jeb de minimis izmaiņas, vai tomēr tās nav tādas izmaiņas, kas maina līgumu šo te vispārējo raksturu. Un šeit Eiropas Savienības tiesa konstatēja, ka tātad direktīvā tiešām nav definēts, kas ir šis te līguma vispārējais raksturs, un līdz ar to tas ir jāanalizē atbilstoši šo te vārdu vispārējai nozīmei un direktīvas mērķim. Un pretēji tam, ko norādīja komisija, Eiropas Savienības tiesa norādīja, ka pirmkārt ne katras būtiskās līguma izmaiņas vai grozījumi ir šīs te izmaiņas vispārējā raksturā, ka izmaiņas vispārējā raksturā ir tikai kaut kas īpašs un kaut kas specifisks un kardināls. Un interesanti, ka attiecībā uz šīm te izmaiņām atlīdzības modelī Eiropas Savienības tiesa norādīja, ka ņemot vērā, ka tā izmaiņu vērtība ir nenozīmīga, ka tad tās nevar uzskatīt par tādām izmaiņām, kas maina šo te vispārējo līgumu raksturu. Vienlaikus Eiropas Savienības tiesa atstāja durtiņas atvērtas, sakot, ka nevar izslēgt, ka tomēr varbūt arī kaut kādi specifiski apstākļi, kad izmaiņas atlīdzības noteikšanas modelī, lai arī tās ir relatīvi mazas, tomēr var radīt tādu būtiskas izmaiņas pušu līdzsvarā un tātad šajā te līguma struktūrā. Un, jāsaka, man šis spriedums tomēr rada vairāk jautājumu nekā atbilžu, jo pirmkārt ir grūti saprast, kā Zviedrijas iestādes un pasūtītāji ir noteikuši šo te gala ietekmi uz līguma cenu, jo grūti iedomāties, ka grozījuma sagatavošanas brīdī ir zināms, cik tad kopumā būs tās mašīnas, kuras ir nepieciešams pārvietot, cik no šīm mašīnām būtu jāpārvieto šajā te fiksētajā rādījus ietvarā vai teritorijā, vai tie ir 10 km vai 50 km. Un arī līdz ar to
kā varēja noteikt, ka šīs izmaiņas ir de minimis izmaiņas. Un kontekstam arī ir interesanti, ka arī ģenerāla advokāta atzinums šajā lietā bija diezgan tāds, manuprāt, neviennozīmīgs, jo ģenerāla advokāts līdzīgi teica, ka, ņemot vērā šo te izmaiņu kopējās ietekmes tādu nenozīmīgumu, šīs nav vispārēja rakstura izmaiņas, bet vienlaikus, piemēram, ģenerāla advokāts savā atzinumā Zemesvītrā ir norādījis, ka par tādām izmaiņām var uzskatīt, ja piegādes līgumā maina piegādes vietu. Kas atkal ir tāda norāda, ka šis jautājums joprojām ir ļoti, ļoti neviennozīmīgs, bet vienlaikus tas ir kaut kas tāds, par ko acīm redzot, mums visiem ir vairāk jādomā arī tad, kad tiek domāts par šīm de minimis izmaiņām vai izmaiņām, kas ir paredzētas jau pašā līgumā caur šīm te punktiem, kas pusēm kaut kādos gadījumos ļauj līgumu mainīt. Un tad no manas puses vēl pavisam īsi par vēl vienu interesantu Eiropas Savienības tiesas spriedumu, arī salīdzinoši pavisam nesen, kas faktiski ir valsts atbalsta lieta par gadījumu Ungārijā, kur Ungārija vērsās komisijā, lai saskaņot valsts atbalstu 2 jaunu kodola reaktoru izbūvei, un to kodola reaktoru izbūvi bija paredzēts finansēt un īstenot tādā veidā, ka starp Ungāriju un Krieviju bija noslēgts šis starpvaldību līgums, saskaņā ar kuru Krievija piešķīra aizdevumu 80% apmērā no nepieciešamā finansējuma, atlikušos 20% nodrošināja Ungārijas valsts pati, bet jau šajā starpvaldību līgumā bija paredzēts, ka būvniecību veiks konkrēts Krievijas uzņēmums. Tādā veidā arī Ungārija vērsās komisijā, lai saskaņotu šo valsts atbalstu, un komisija saskaņoja šo valsts atbalstu, konstatējot, ka izvērtējot tīri atbilstoši līgumu par Eiropas Savienības darbību 107. panta 3. punkta C apakšpunktam, šis te atbalsts ir atbilstoši, un šo te kodola reaktoru izveide papildus ir atbalstāma. Bet par šo te komisijas lēmumu no sākuma vispārējās jurisdikcijas tiesā sūdzību iesniedza Austrija, norādot, ka šis te lēmums ir neatbilstošs, jo komisija ir vērtējusi tikai valsts atbalsta jautājumu, bet nav vērtējusi publisko iepirkumu jautājumu, proti to, ka ir paredzēts šo te līgumu par kodola reaktoru izbūvi bez konkursa, bez iepirkuma piešķirt konkrētam uzņēmumam. Un vispārējās jurisdikcijas tiesa atstāja spēkā komisijas lēmumu, arī nesaskatīja tātad problēmas, jo faktiski uzskatīja, ka šis te iepirkuma jautājums komisijai vērtējot valsts atbalstu nav jāvērtē. Un tam savukārt nepiekrita Eiropas Savienības tiesa, norādot, ka faktiski šī te līguma piešķiršana konkrētam uzņēmumam ir faktiski tāda būtiska un neatņemama sastāvdaļa no šī te visa valsts atbalsta paketes, un ka Eiropas Savienības komisijai vērtējot valsts atbalsta atbilstību un saderīgumu, ir jāvērtē arī šī te valsts atbalsta pasākuma atbilstība citām Eiropas Savienības tiesību normām, tā skaitā publisko iepirkumu tiesību normām. Un tā kā komisija šo nav vērtējusi, tad šis te lēmums tika atcelts. Un līdz ar to faktiski tas iemesls, kāpēc man šķiet svarīgi par šo pastāstīt, ir, ka līdz šim varbūt mēs vairāk esam runājuši par to, ka līguma piešķiršana bez iepirkuma vai līguma piešķiršana tāda iepirkuma rezultātā, kas faktiski nenodrošina brīvu konkurenci, var radīt šo te nelikumīgo valsts atbalstu. Bet šis spriedums ļoti skaidri parāda, ka arī kaut kādi pasākumi vai risinājumi, kas var būt atbilstoši valsts atbalstam un kas paredz faktiski apiet iepirkuma tiesības, jau paredzot, ka darbus vai piegādes veiks konkrēti tirgus dalībnieki, nebūs akceptējami, respektīvi, ka šis te valsts atbalsta saskaņojums, tā nebūs kā tāds džokera kārts, kas atbrīvos no pienākuma nodrošināt publisko iepirkumu regulējumu piemērošanu. Līdz ar to
šajos te valsts atbalsta pasākumos ir jāstāsta, vai tātad ir jau jāparedz, ka šie iepirkuma procedūra tomēr būs jāpiemēro, vai vienīgais gadījums, ka to var nedarīt, ja caur pašām šīm iepirkuma tiesībām var atrast kaut kādu izņēmumu, kad iepirkuma procedūra nav jāpiemēro. Pretējā gadījumā tad viss šis te pasākums var kļūt par pretiesisku. Lūk, un tālāk tad jau es došu vārdu kolēģim Jurim, kurš tad savukārt pastāstīs vēl par tādiem interesantiem diviem aspektiem, kam apakšā arī ir Eiropas Savienības tiesas spriedumi, bet, kas, protams, ir jāvērtē Latvijas tiesību kontekstā, lai saprastu, ko un kā tas ietekmē mūsu tirgu un mūsu iepirkumus. Tā, Juri, lūdzu. Paldies par doto vārdu. Labrīt visiem. Jā, es tad varbūt ievadam. Mēs visi esam pieraduši raudzīties uz iepirkumu tiesībām un iepirkumu tiesību sistēmu no pretendentu tiesību aizsardzības viedokļa. Šī sistēma ir balstīta uz to, ka pretendenti kontrolē vai piegādātāji kontrolē, kā uzvedās pasūtītājs, vai pasūtītājs ir sastādījis atbilstoši nolikumu prasības, tehniskās specifikācijas prasības un attiecīgi paredz šo te ieinteresēto pretendentu, piegādātāju tiesības vērsties iepirkuma uzraudzības birojā, vēlāk arī administratīvajā tiesā ar attiecīgiem lūgumiem, prasījumiem, pārskatīt šādas prasības un attiecīgi arī šis te viss zaudējuma kompensēšanas mehānisms kopsakarā ar līguma tiesisko seku regulējumu, kas tad attiecīgi saucās kā līguma spēkā neesamība, līguma termiņa samazināšana vai līguma attiecīgi noteikumu atcelšana tiesā. Viss ir balstīts uz šo te pretendenta aktivitāti un attiecīgi arī galvenais adresāts šiem te noteikumiem ir pasūtītājs. Kā mēs redzam, iepirkuma likumā pat ir pateikts, ka tiesai vērtējot pretiesiska līguma iespēju turpināties un dzīvot, ir jāvērtē, vai šī te konkrēto seku piemērošana, piemēram, līguma atzīšana spēkā neesoša no tā noslēgšanas brīža, vai tas ir preventīvs un vajadzīgs pasākums, lai disciplinētu attiecīgo pasūtītāju un iespējams arī cits pasūtītājs. Bet konkrētā lieta, ko mēs tagad runāsim, turpinot kolēģis iesākto zīmīgi, ka tā ir lieta par Ungāriju, Eiropas Savienības tiesa, Eiropas Savienības tiesas spriedums 2020. Gada samērā jau tāda vidēji termiņa vecums jau ir iestājies šim spriedumam, bet šis spriedums ir interesants ar to, ka pasūtītājs Budapeštas pašvaldības uzņēmums noslēdza iepirkuma rezultātā līgumu ar T-Systems par dažādu parku un mežu apsaimniekošanu, tīrīšanu, zāles pļaušanu, uzkopšanu, un 14. gadā noslēdz līgumu. Tas tika sākts pildīt, līgums vēl nebija beidzies, līguma vidū attiecīgi iepirkuma līgumu vairāk kārtēji grozīja, palielinot tā apjomu un summu, un vēlāk ex officio saskaņā ar Ungārijas nacionālajām tiesībām iepirkuma uzraudzības biroja vadītājs, kuram Ungārijas likums piešķir šādas tiesības, ierosināja lietu arbitrāžu komisijā un lūdza atzīt šādus te vairāk kārtējos grozījumus, palielināja summu par pretiesiskiem. Jo uzskatīja, ka šie te iepirkuma līguma grozījumi, kas sastādīja 44% no sākotnējās līguma summas, ir pretiesiski noslēgti, jeb piešķirti bez attiecīgi iepirkuma procedūras. Un lieta nonāca tiesā, Eiropas Savienības tiesā,
sakarā to, ka Ungārijas nacionālas tiesības ļāva piemērot naudas sodu abiem līdzējiem par šiem pretiesiskajiem līguma grozījumiem. Un attiecīgi, kā mēs redzam, pasūtītāja pusē tika piemērot 258 000 un privātajai pusē piegādātājiem 226 000 eiro naudas sods. Un Eiropas Savienības tiesā tika uzdots jautājums, vai šāds te rezultāts ir savienojams ar Eiropas Savienības iepirkumu tiesību normām. Un Eiropas Savienības tiesa pateica, ka jā, šāds rezultāts nav pretrunā publisko iepirkumu direktīvām un attiecīgi tiesību aizsardzības līdzekļu direktīvai, jo šīs direktīvas šos jautājumus par šādu naudas sodu uzlikšanu neregulē. Un dalību valstī ir tiesības šādas te attiecīgi naudas sods piemērot. Šeit gan Eiropas Savienības tiesa piebilda, ka šāds te seku sadalījums ir jāvērtē atbilstoši samērīguma principam un katras puses, jeb līdzēja rīcībai. Un sakarā ar līdzēju rīcību šeit Eiropas Savienības tiesa norādīja, ka ir ļoti būtiski vērtēt to, kurš bija šo te iepirkuma grozījuma iniciators. Tātad, liekot domāt, ka ja privātā puse ir ierosinājuši šos te līguma grozījumus, uzstājusi uz tiem, dažādiem līdzekļiem mēģinājot pasūtītāju piespiest, tad arī šīs te privātās puses atbildība ir augstāka. Un šis te sadalījums starp pusēm par naudas sodu varēja būt arī citādā proporcijā, principā. Ko šis spriedums iedibina? Viņš pasaka, ka par publiskā iepirkuma likuma ievērošanu iepirkuma līguma izpildes laikā ir atbildīgs ne tikai pasūtītājs, bet zināmā mērā arī piegādātājs, ja privātā puse. Un noteikti visiem rodas uzreiz jautājums, kā tas atspoguļojas Latvijas tiesībās un ko tas vispār nozīmē. Šis jautājums novad pie, zināmā mērā, pie skata uz monētas otru pusi, jo, kā es minēju, mēs visi esam pieraduši runāt par pretendenta tiesību aizsardzību pret pasūtītāju iespējamo pretiesisko rīcību, bet šeit ir nedaudz jāparaugās uz otru pusi, kas tad notiek ar privāto pusi līgumam, ja piegādātāju, kurš ir uzvarējis iepirkumā. Un šajā sakarā mēs varam runāt par administratīvo atbildību, kura ir attiecināma tikai uz pasūtītāju pusi, ja, bet administratīva atbildība var iestāties, ja pasūtītājs ir veicis nelikumīgs grozījums. Publisko iepirkumu likumā šīs normas ir ietverts. Atbilstoši IUB praksē, tad piegādātājiem šāda administratīva atbildība netiek piemērota, bet pasūtītāju pārstāvs, kas noslēdz attiecīgos grozījumus, gan var tikt saukt pie administratīvas atbildības par attiecīgiem naudas sodiem un arī iespējumu liegumu ieņemt konkrēts amats noteiktu laiku. Tālāk šo te seku ziņā mēs varam runāt par diviem tiesību institūtiem, kas ir ietverti publisko iepirkumu likumā, un viņi neapšaubām ir saistīti arī ar civilu likumu regulējumu. Tātad iepirkuma līguma pirmstermiņa izbeigšana, ja, tad pasūtītājs vienpusēji atkāpjās saskaņā ar pildu 64. pantu. Tostarp viens no iemesliem ir, ja iepirkuma līgumā ir izdarīti būtiski grozījumi, kas nav pieļaujami saskaņā ar publisko iepirkuma likuma 61. pantu 1. daļu. Ko tad šī norma paredz? Viņa paredz, ka tiek izbeigts līgums un tiek samaksāts par faktiski izpildīto. Likums tiešā veidā nenosaka, vai ir jāsamaksā arī par peļņu, vai ir jāsamaksā virsizdevumi, kur ir tikai pateikts, ka pusēm jāvienojas. Vai būtu taisnīgi maksāt peļņu par līgumu, kurš ir noslēgts bijis pretiesiski, varam diskutēt. Civil likums šādos gadījumos paredz speciālu regulējumu, par kur es pastāstīšu nedaudz vēlāk. Attiecīgi, šeit šis te jautājums savijās ar nākamo tiesību institūtu piemērošanu, tad līguma tiesiskumu pārbauda administratīvajā tiesā, kur administratīvai tiesai ir
piešķirtas tiesības izvēlēties no iespējamo seku kataloga vairākus variantus, ja. Tad tur ir iespēja atzīt par spēkā neesošu no noslēgšanas brīža, noteikumu atcelšana, grozīšana un termiņu saīsināšana. Protams, šeit šis ir speciāls regulējums, kur likumdevējs ņēmis vērā to, ka iepirkuma līgums, kurš ir noslēgts pretiesiski, jau var būt arī daļēji vai pilnībā izpildīts, un tad attiecīgi administratīvai tiesai ir pienākums vērtēt sabiedrības intereses, valsts finanšu līdzekļu intereses, ja, kas tad notikt, ja piemērot viens vai cits tiesiskās sekas, taču no otras puses tiesai ir jāvērtē arī šis te preventīvais moments, kas liek ņemt vērā to, vai šīs te sekas būs pietiekami iedarbīgas, lai turpmāk apturētu pasūtītāju vai varbūt pat visu pasūtītāju kopumu no līdzīgu darbību izdarīšanas nākotnē. Un tas, kas publisko iepirkumu likumā nav regulēts, ir, kas tad notiek ar šo te piegādātāju pusi. Kādas ir viņa tiesības, kādas ir viņa prasījumi un kuros procesos šie prasījumi būtu jāceļ. Un šeit mēs nonākam līdz civillikumam un augstākās tiesas senāta publisko iepirkumu prakses apkopojumā par tiesu praksi līdz 20. gadam. 122. atsaucē ir norādīts uz komunikāciju starp augstāko tiesu un Latvijas valdību, ministra kabinetu, kur tiesa bija jautājusi, kā tad šīs sekas būtu jānovērtē. Un valdība atbildēja, ka šīs sekas ir jānovērtē atbilstoši civillikuma nodaļai par netaisnu iedzīvošanos. Tātad 2369. līdz 2393. civillikuma pants. Un šis regulējums principā paredz to, ka, ja līgums zaudē spēku no tā noslēgšanas brīža, tad ir jāatdod abām pusēm atpakaļ saņemtais izpildījums. Ja darbs ir padarīts un šo izpildījumu nevar atdot atpakaļ, tad pasūtītājam ir jāsamaksā šo te izpildīto darbu vērtība. Un iepazīstoties ar tiesību doktrīnu gan Vācijā, gan Dānijā un arī Latvijā, šie prasījumi nevarētu ietvert peļņu. Un tas nozīmē, ka pasūtītājs samaksātu tikai reālos izdevumus, kas ir radušies privātajiem partneriem izpildot konkrēto darbu. Un tas arī novad pie tā, ka šiem te privātajiem partneriem, ja piegādātājiem ir arī svarīgi iedziļināties, kādā veidā tad šis te līguma grozījums un vai iepirkuma līgums kā tāds vispār ir tapis un vai ir ievērots publisko iepirkumu likums. Jo papildus šiem jautājumiem var rasties arī jautājumi par atbildību par zaudētajiem struktūra fondiem, jo mēs zinām, ka mums ļoti liela daļa publisko iepirkumu tiek finansēta tieši no struktūra fondiem. Šeit var būt jautājums par nelikumīgu valsts atbalsta atmaksu, jo, kā jau kolēģi minēja, tad, ja ir līgums piešķirts neatbilstošā iepirkuma procedūrā vai vispār bez iepirkuma procedūras, iespējams, ka pasūtītājs ir samaksājis par daudz, un tad bez peļņas atmaksas varbūt arī jāatmaksā daļa no nolīgtajām tiešajām izmaksām par pakalpojumu vai par būvdarbiem. Un visbeidzot, mēs nonākam arī līdz reputācijas jautājumam šādā kontekstā, jo kas tad notiek ar turpmāko dalību iepirkumos, ja iepirkuma līgums ir izbeigts uz šāda te nepatīkama pamata, tad varētu būt arī jautājums, vai šīs te izpildījums var kalpot par reputāciju un kāds tiktu vērtēts nākamajā iepirkumā no pasūtītāja viedokļa. Varbūt, ka šāds te pretendents var tikt izslēgts arī no nākamajiem iepirkumiem. Tad kopumā secinājums ir tāds, ka riski noslēdzot līguma grozījums vai noslēdzot līgumu bez attiecīga iepirkuma ir arī pretendentam, ir lieli, viņa naudas izteiksmē var būt ļoti sāpīgi, līdz ar to šis te Eiropas Savienības tiesas spriedums faktiski runā par ļoti veciem jautājumiem,
kuri jau pastāv daudzus gadus, bet vienkārši atgādina par to, ka jābūt arī bez pasūtītāja par iepirkuma izpildi jābūt modram arī privātajiem partneriem. Turklāt šeit vēl ir daudz pavadošie jautājumi par to, vai normālā iepirkuma procedūrā šis te līgums vai līguma grozījumi tika piešķirt šim te privātajiem partnerim, līdzīgi kā tas tiek vērtēts arī aizskato pretendentu prasījumos. Ja? Tā kā šeit ir situācija diezgan smaga privātajiem partnerim, tāpēc būtu jādomā, pirms šāds līgums slēdz, jāvērtē attiecīgie riski. Mēs esam plūdeni nonākuši līdz nākamajam tematam, kurš arī ir ļoti interesants un varbūt praksē ļoti grūti iedomāties, ka tāda situācija varētu būt, bet tāda situācija ir bijusi un tepat kaimiņos, kur Lietuvas pašvaldība ar vienu no saviem piegādātājiem noslēdz līgumu arī par pakalpojumiem, bet līguma darbības vidū šī te pašvaldība izdomāja, ka viņi varētu šos pašus pakalpojumus pirkt no sev piederošas pašvaldības SIA un in-housā un vairāk nepirkt šos te pakalpojumus no publiskajā iepirkumā noslēgtā līguma piegādātāja. Un šī lieta nonāca līdz Eiropas Savienības tiesai, un Eiropas Savienības tiesa nolēma, ka ir jāvērtē, vai pasūtītājs ir pietiekami skaidri definējis savas prasības, it īpaši negarantējot sniedzamo pakalpojumu minimālo apjomu. Jo līgums, kas tika noslēgts starp Irgita un Kaunas pilsētas pašvaldību, negarantēja minimālo apjomu, kas tiks iepirkts. Tur bija tikai maksimālais ierobežojums. Bet Eiropas Savienības tiesa nolēma, ka minētais darījums tad būtu arī saistāms ar būtiskām izmaiņām līgumās, kas noslēgts ar Irgitu, jā. Un tad jāvērtē šīs te darījums no tāda aspekta, ka vai pašvaldība nav pārkāpusi iepirkuma līguma kā tāda saistības, kā arī publisko iepirkumu tiesībās pastāvošo pārskatāmības principu. Un attiecīgi izpildot šos te Eiropas Savienības tiesas spriedumā ietvertos atzinumus, Lietuvas augstākā tiesa konkrētajā lietā nolēma, ka tas nekas, ka līgumā ar Irgitu nebija maksimālie darba apjomi, minimālie darba apjomi, un tas netika garantēts, nenozīmē, ka pasūtītājiem tiesības iegādāties tos pašus pakalpojumus pie citu piegādātājiem, citu līgumu ietvaros. Un tas tika nolēmts atsaucoties tiesiskās paļaujas principu, no kur izriet, ka divus iepirkuma līgumus par vienu to pašu iepirkumu priekšmetu nevar slēgt, jo administratīvā procesa ietvaros pasūtītājs, kas ir iestāde, ir apsolījusi, ka līguma izpildījums tiek piešķirts konkrētajam partnerim, Irgitai, nevis kādam citam. Jā, šeit mēs runājam par tādu framework agreement. Šie līderi ir ļoti interesanti no teorijas aspekta. Es ceru, ka Latvijā pasūtītāji šādas lietas nedara, bet ja dara, tad, protams, ka šī tiesa praksa rāda, ka tā nedrīkstētu darīt. Un šajā kontekstā arī jāņem vērā, ka tiesiskā paļāvība tika radīta, un pasūtītājam, ja viņš uzskata, ka nav iespējams šo te līgumu izpildīt nākotnē, vai šis te līgums nebūs vajadzīgs, pasūtītājiem tiesības izbeigt iepirkumu pirms šī te līguma piešķīruma, un attiecīgi pasūtītājs tad piešķirot līgumu, rāda tiesisko paļāvību, ka šie ekonomiskie un saimnieciskie vērtējumi ir izdarīti, un ka privātā puse var paļauties uz to, ka pasūtītājs tik tiešām tos te pakalpojumus iepirks. Un šie te noteikumi, kas tiek iekļauti līgumos, ka netiek garantēts minimālais apjoms, būtu interpretējami tādējādi, ka
tas strādā tikai tad, ja pasūtītājiem patiešām šie te pakalpojumi nav nepieciešami un viņš šos pakalpojumus neiepērk ne no viena cita. Tad pasūtītājs šādu te līguma konstrukciju varētu izmantot, taču ja pasūtītājs pērk šos te pakalpojumus paralēli no cita, tad šāda rīcība neatbilst tiesiskai paļāvībai un pārkāpj attiecīgā pretendenta tiesības. Un šie secinājumi ir balstīti arī tādos principos, kā labas pārvaldības princips, kas uzliek valsts pārvaldei, kas arī ir attiecināms pasūtītājiem, rīkoties pārredzami, paredzami un arī ievērojot privātu personu tiesības un tiesiskās intereses. Tas arī īsumā par šo. Jā, un tad tagad ir laiks, kad mēs varētu arī apskatīties, kas mums ir ienācis no jautājumiem. Tātad viens no jautājumiem ir par to, vai ir pieļaujams, ka iepirkumā piedalās viena koncerna uzņēmumi, kuru amatpersonas ir viens un tās pašas abos uzņēmumos, tātad piedāvājuma cenas ir savstarpēji zināmas abiem uzņēmumiem, vai tā nav vērtējama kā vairāk piedāvājumu variantu iesniegšana iepirkumā, kurā piedāvājumu variantu iesniegšana citiem uzņēmumiem nav paredzēta. Tātad attiecībā uz šo ir jāsaka, ka principā vienas grupas uzņēmumiem nav aizliegts piedalīties iepirkumos un tātad iesniegt piedāvājumus, bet tā prasība ir tāda, ka tomēr šiem te piedāvājumiem ir jābūt neatkarīgi sagatavotiem, tas ir viens, un otrs, ka šāda te piedāvājumu iesniegšana, viņa nevar būt vērstas faktiski tādu konkurences kavēšanu vai šī te iepirkumu tādu patiesā mērķa bojāšana. Un tas piemērs, kādā gan tiesas, gan konkurences padome ir atzinusi, ka šāda te vienas grupas uzņēmumu iesniegt piedāvājumu var būt problemātiski, bija situācija, kur divi saistīti uzņēmumi iesniedza piedāvājumus. Viens bija par krietni lētāku cenu nekā otrs. Un tad, kad bija redzami šie iepirkuma rezultāti, tad varēja redzēt, ka šie divi konkrētie piedāvājumi ir labākie, un tad tas saistītais uzņēmums, kura iesniegtā cena bija dārgāk, savu piedāvājumu atsauca. Ne, otrādi, tas saistītais uzņēmums, kur cena bija lētāk, savu piedāvājumu atsauca, un rezultātā pasūtītājiem tātad no šiem diviem it kā neatkarīgi sagatavotajiem piedāvājumiem bija jāpieņem dārgākais piedāvājums. Un šādu situāciju tātad gan tiesas, gan konkurences padoma atzina par nepieņemumu. Līdz ar to no tāda praktiskā viedokļa, kas droši vien ir jādara pasūtītājiem, automātiski saistīt uzņēmumu piedāvājums nevar izslēgt no iepirkuma, bet būtu jāpārbauda un jāprasa šiem te uzņēmumiem iesniegt skaidrojumu, pamatojumu par to, kā viņi ir nodrošinājuši to, ka šie te piedāvājumi ir iesniegti patstāvīgi un tātad nesaskaņojot šīs te darbības. Situācijā, kur tie piedāvājumi ir viena un tā pati persona ir parakstījusi, tad tas, protams, kļūst problemātiski. Līdz ar to, teiksim, šī situācija neizskatās labi. Cita situācija būtu tāda, ka varbūt teorētiski, ka valdē ir viena un tā pati amatpersona, bet ka šis te valdes loceklis nav bijis iesaistīts piedāvājumu sagatavošanā, kur teiksim, ir izsniegtas pilnvaras citām personām, kas šos te piedāvājumus ir sagatavojušas un arī parakstījušas. Tad es domāju, vēl šo situāciju varētu vērtēt. Es nezinu, Juri, vai tev ir kaut kas piebilstams? Nē, es ļoti izsmeļoši.
Jā, tā kā šīs situācijas viņas nav viennozīmīgas, automātiski izslēgt nevar, principā saistīt uzņēmumu piedalīties var, bet ir jāstāsta, jā, lai tas nav tiešām tāds ļaunprātīgs piegājiens, kādā veidā šo te konkurenci patiesībā kavēt vai kropļot, saskaņojot šos iepirkumus un tad kaut kā atsaucot to piedāvājumu, kas ir lētāks, lai mākslīgi šo te cenu tātad spiest uz augšu. Ja? To darīt nevar. Tad vēl viens jautājums ir par šiem te izvēles izslēgšanas nosacījumiem. Proti, pasūtītājs tātad ir nolēmis nepiemērot izvēles nosacījumu, bet izvērtējot veicamā iepirkuma priekšmetu, auditori, kas pārbauda projektu iepirkums, uzskata, ka izvēles nosacījumi bija jāpiemēro. Manā ieskatā, ja šis izslēgšanas nosacījums ir fakultatīvs, tad viņš ir fakultatīvs. Ja? Un tad nevar auditori teikt, ka pasūtītājiem kaut kādu tādu vai citu iemeslu dēļ tomēr vajadzēja šo te fakultatīvo izslēgšanas nosacījumu piemērot. Es neredzētu, kas ir tas juridiskais pamats, uz kura auditori varētu pateikt, ka šāda fakultatīvā izslēgšanas nosacījuma neiekļaušana nolikumā ir pārkāpums, ja, kur dēļ tur var piemērot tādas vai citas sankcijas. Jā, tā kā, protams, varbūt tur ir kaut kādi īpaši apstākļi, bet man grūti ir iedomāties, jā, jo tieši tāpēc te ir izvēle vai fakultatīva izslēgšanas nosacījuma, lai pasūtītājiem būtu šī te rīcības brīvība izlemt. Tā, to mēs atbildējām. Un tad vēl mums ir jautājums par šiem te grozījumiem. Kā es minēju, jā, tad šis te uzstādījums vai plāns attiecībā uz šiem te radikālajiem grozījumiem un publisko iepirkumu likumā bija, ka tie varētu stāties jau spēkā no 1. janvāra, un es pilnīgi piekrītu Valteram Steinbergam, kas uzdod šo te jautājumu, ka tas nav iespējams. Manā ieskatā tas arī tiešām nav iespējams. Redzot to atvērto jautājumu loku, kas šobrīd ir Saeimā, šos te priekšlikums uz otro lasījumu, man šķiet, ka tas nav iespējams. Un otrkārt, teiksim, pat atmetot šo te jautājumu par to, cik ātri Saeima var vai nevar sagatavot šos te grozījumus likumā, tur jau vēl ir pakārtot ministra kabineta noteikumi, kas ir saistīti ar šiem te grozījumiem, un atmetot, nezinu, jautājums, kas attiecās uz iepirkumu uzraudzības biroju, tur, kas viņiem ir jādara, bet jāsaprot jau, ka arī pasūtītājiem ir nepieciešams laiks, jo skaidrs, ka dzīve iet uz priekšu, pasūtītājiem ir jāorganizē iepirkumi, droši vien arī janvārī, februārī būs jāizsludina šie iepirkumi, un līdz ar to, nezinot, kāda ir šie pārējais noteikumi, ka pēkšņi, teiksim, janvārī kaut kas mainītos, grūti iedomāties. Ja, man liekas, tas arī būtu tad pārāk sasteigt un radītu šo te hausu vēl lielāku, jo, kā es minēju, tās izmaiņas ir tiešām plānotas visnotaļ kardināls, tās nav kosmētiskas izmaiņas, kuras mēs ātri visi varam izlasīt un saprast, ko tas nozīmē, un kaut kur kosmētiski pamainīt to mūsu praksi. Jā, prognozē, kad tas varētu būt, es drīzāk teiktu, ka tas varētu būt kaut kāda 26. gada vidus, un tad man šķistu saprātīgi, ka šie te grozījumi tiktu attiecināti uz iepirkumiem, kurus izsludina no 27. gada 1. janvāra, jo tas tad iedot arī kaut kādu laiku pasūtītājiem un arī tirgus dalībniekiem sagatavoties šīm izmaiņām, jo, kā es teicu, tas tomēr prasīs diezgan lielu darbu pasūtītāju pusē, lai sagatavotos. Tā. Jā, te vēl ir komentāri par to, ka grozījumi varētu stāties spēkā 26. gada pavasarī vai pat vasarā. Jā, es piekrītu, manuprāt,
tas ir tāds reālais termiņš, un pie kam tas arī būtu tāds, ka tiešām visas iesaistītās puses ļoti, teiksim tā, saspringti strādāt, jo, kā es teicu, tas nav tikai par Saeimu, par šiem grozījumiem, bet tur apakšā ir vēl ministra kabineta grozījumi, kas būs nepieciešami. Tātad tas varētu prasīt laiku. Tad ir jautājums par preču paraugu piegādi, par to, vai tas ir jādara tā kā pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām vai piedāvājuma vērtēšanas laikā. Godīgi sakot, šis būtu jāpapēta sīkāk, kāds ir tas regulējums, bet no kaut kāda tāda efektivitātes puses, jā, es domāju, ka tur varētu būt, ka šo te preču paraugus iesniedz pēc pašu piedāvājuma iesniegšanas, tad, kad tiek veikta šī te piedāvājuma izvērtēšana, jā, jo tur es neredzētu, ka tas kaut kā varētu tur ietekmēt viens vai otrus, vai to preču paraugu tur iesniedz, nezinu, mēnesi vēlāk, vai tieši pašā piedāvājuma iesniegšanas datumā. Es nezinu, Jur, vai tev ir kaut kādi komentāri? Es varbūt piebilst, atkarīgs arī no konkrētā nolikuma, kā ir formulēts. Jā, ja pasūtītājs var noformulēt arī tā, ka uzreiz jāiesniedz, var pateikt, ka tas ir jāiesniedz vēlāk. Es vēl gribēju piebilst par to iepirkumu reformu, ka jo regulējums ir elastīgāks un vairāk pakļauts interpretācijai, jo augstāk profesionalitāte un ieguldījums tiek prasīts no pasūtītāja puses arī. Un, cik es atceros, tad iepriekš fakultatīvie izslēgšanas nosacījumi tika diezgan reti piemēroti attiecībā uz to pašu, kas bija kādreiz fakultatīvs iepirkuma līguma izpildes kvalitāte. Jā. Šis gadījums jau rāda, ka pasūtītājiem sagādā diezgan liels galvas sāpes, un šī regulējuma stāšanās spēkā pati par sevi vēl nenozīmē, ka pasūtītāji varēs no pirmās dienas efektīvi šo te jauno regulējumu arī pilntiesīgi izmantot, jo tas prasīs arī laiku pielāgoties. Un tad mums ir vēl viens jautājums par to, vai certifikāts, kas apliecina preces un vai iekārta atbilstību kvalitāti, var papildināt konkursa laikā, jo iepirkuma uzraudzības birojam ir vairāk pretrunīgi lēmumi, atsaucoties gan uz pielikt 41. pants 6. gan 8. daļu. Šeit es varu piekrist, ka šis ir jautājums par šo piedāvājumu precizēšanu, par ko mēs runājām arī mūsu iepriekšējā iepirkuma webinārā. Ja neskaidrs jautājums, skaidrs, tas mūsu padoms pretendentiem ir tāds, ka tie piedāvājumi ir jāsagatavo rūpīgi, jo ja pēc tam kaut ko vajadzēs sniegt klāt, lai apliecinātu atbilstību tehniskai specifikācijai vai kādām citām prasībām, tad ir ļoti liels risks, ka to var atzīt par piedāvājumu grozīšanu, kas nav atļauta. Ja tā situācija tomēr tāda ir gadījusies, tad droši vien ir ļoti skrupulozi jāvērtē, vai šī kaut kāda papildus informācija ir tikai sīkāk paskaidro jau to, kas ir sākotnēji iesniegts, vai tomēr tas ir kaut kas, kas ir pilnīgi jauns. Ja? Jo tās ir tās lietas, ko vērtē gan birojas, gan tiesas, plus liela nozīme arī ir tam, cik specifiski un cik stingri šis jautājums ir regulēts pašā nolikumā. Jo, piemēram, Eiropas Savienības tiesa ir arī uzsvērusi savā praksē, ka, ja nolikums ļoti skaidri pasaka, kāds dokuments ir jāiesniedz, un ļoti skaidri pasaka, ka šo te dokumentu neesamības gadījumā piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu un tālāk netiks vērtēts, tad principā pasūtītājiem ir
jādarbojas atbilstoši šim te nolikumam, ko viņš pats ir uzrakstījis. Ja šis te nolikums varbūt nav tik strikts un teiksim, nav tik liela noteiktība attiecībā uz to, kāda veida informācija ir jābūt, tad varbūt tā situācija ir labāka. Bet es piekrītu, ka arī iepirkuma uzraudzības biroja prakse šajā ziņā ir kazuistiska. Mēs esam redzējuši biroja lēmumus, kur birojas saka, ka pasūtītājs taču var arī paskatīties dokumentus, ko šis pretendents ir sniedzis iepriekš pasūtītājiem, cita līguma ietvaros attiecībā uz, to pašu piegādātāju sadarbības partneri, ka pasūtītājs taču var arī paskatīties publiski pieejamo informāciju par to, vai konkrētais piegādātājs ir izplatītājs konkrētam ražotājam, un tad savukārt ir, tiesu prakse, kas savukārt ļoti stingri skatās un saka, ka nē, jebkuram pretendentam ir jābūt ļoti lielam profesionālam, ļoti rūpīgi jāstrādā, un, ja šī kļūda ir pieļauta un kaut kas nav iesniegts, tad pēc tam šo kļūdu vairs nevar labot, jo tā ir tad vienlīdzības principa pārkāpums, un tātad neatļaut šī piedāvājuma grozīšana. Bet es piekrītu, ka šis jautājums ir tāds, kas katru reizi, ja šī situācija rodas, es domāju, tur sāp galva gan pasūtītājiem, kuram no vienas puses varbūt, ja piedāvājums ir labs par labu cenu, noteikti gribas to saglabāt, bet ir risks, ka pārējie pretendenti sūdzas, un tad ir jautājums, kā to vērtē iepirkuma uzraudzības birojas tiesa, ja? Un pašam pretendentam, protams, arī ir risks, ka viņš netiek tālāk pie šī līguma kaut kādas nepilnīgas vai cilvēciskas vai tehniskas kļūdas dēļ, bet sausais aplikums no pretendenta puses censies iesniegt. Ja kaut kas nav iesniegts, tad ir jācenšas to pamatot tādējādi, ka šī papildus sniegtā informācija nav kaut kāda jauna, bet tā tikai paskaidro to, kas jau ir iesniegts. Ja to var izdarīt, tad varētu mēģināt pamatot, ka tā ir tikai precizēšana, paskaidrošana, bet tā nav piedāvājuma grozīšana. Tā, ja? Juri, vai ir vēl kaut kas, ko mēs gribam pateikt? Šajā kontekstā arī jāņem vērā, ja līgums tiek finansēts no struktūra fondiem, tad arī šo te papildus certifikātu iesniegšanas jautājumu var vērtēt arī auditori un piemērot finanšu korekcijas gadījumā, ja uzskatīs, ka tomēr tā ir bijusi neatļauta piedāvājuma grozīšana. Jā, kas ir papildus risks, kas pasūtītājiem var ļoti, ļoti dārgi izmaksāt. Jā. Labi, tad šobrīd šķiet, ka mums vairāk jautājumu nav. Paldies jums visiem par dalību mūsu webinārā. Es ceru, ka kaut kas no tā, par ko mēs stāstījām, jums šķita noderīgs, interesants. Un tad tiekamies citos mūsu pasākumos vai tiekamies citās diskusijās, konferencēs vai darbos par un ap iepirkumiem. Tā kā lai jums visiem tad laba, darbīga, bet mierīga diena. Paldies! Paldies!